Vai jūs visi tam esat gatavi? Vai jūs zināt, kas šovakar uzstāsies? Jā, es jau dzirdu, kāds labvēlīgs vēsmas nāk no auditorijas. Jā, tieši tā ir grupa Labvēlīgais tips. Ar vētrāniem aplausiem sagaidām. Un labdien, Fred, prieks tev redzēt skatus. Un labdien arī pārējiem labvēlīgā tipa dalībniekiem. Klausies, nu kā labi iet? Jā, skaties, Man iet labi. Jā, un vēlējumi arī vienmēr ir labi. Klausies, man tāds jautājums. Tas 10. tramvajs, kas gar Latvijas Finieru brauc, gar galveno ēku un gar Furnieru. Nu, pastāst, kā jūs sadomājat tādu dziesmu izveidot? Tā ir ļoti sena dziesma, kad mūsu taustiņa instrumentālis Jakušonaks vēl strādāja skolā, kas turpat blakus atrodās skola. Es nezinu, kāds numuriņš. 47. 47. Un gar logiem tur brauca tas tramvajs, tas bija ļoti sen. Man liekas, ka tas vagoni vēl bija no Finiera vēl. Un tāpēc mums tā likās, ka vajadzētu, kam bija, Finiera tramvajs tā dziesma saucās, bet pēc tam mēs uzstājām par 10. nosimts. Jā, tāds ļoti zīmīgs maršruts. Un starp citu, es skatos, kur mums ir dāvana labvēlīgiem tipam. Tā, rādi redzēt, vesels maiss. Fredi, tas tev un uzdāvina arī saviem kolēģiem. Tagad jums būs, kur pakārt ancukus. Tas ir no kluba, tu noteikti var pastāstīt vairāk. Tur jau Ģirds mācies pastāstīt, jo viņam bija tas klubs. Baigi jau tur stāstīt nav ko. Pakaram. Es tikai nesaprotu, kur jūs viņus dabūjāt. Jā. Galvenais, tie pakaramie, viņi ļoti labi, ka tikai žaketēm. Bikses mēs to laiku nenēsājām. Un tad tur nav tas bikšupā, mēs staigājām, bez biksēm tad. Un tāpēc tas klubs arī tika nolikvidēts. Jā, bez biksēm nav viegli uzturēt klubu, bet lai vai kā. Nav, tagad ir ne tikai... Arī šeit? Labi, okei. Tas, cerams, arī ir no Finiera. Skaidra lieta, ka no Finiera. Labi, trešo jautājumu. Trešo jautājumu. Par to, ko Klods Konstantīna. Kāds radās? Tur bija tā, dziesma radās sēņojot. Pie tam nevis 10. tramvaja apkārtnē tur sēnes parasti tur grūti atrast, un tāpēc es aizbraucu uz Saulkrastiem, netālu no Nudistu pludmales. Tur ir labas sēņu vietas, un es staigāju un sēņojot izdomāju šo, jo tur auga, starp citu, Finiera koki. Tie bērns! Jā, viņi uzreiz, cilvēki jau zina viņu jau, kur tad, viņi jau labi zina Finieras, viņš jau ne no kurienes nerodās, viņš jau auga mežā. Finiera mežā. Jā. Es domāju, ka uz šīs jaukās nots... Vajag tā 4. nē. Labi, šaujam vaļā. Nē, 4. nevajag, tas bija diezgan piedauzīgs, un to arī var pārprast. Par to čiekuru bišķi. Par čiekuru. Mazliet par čiekuru. Vajag par čiekuru. Vajag. Pastāst par čiekuru. Čiekurs būs 2. daļā. Viss, es domāju, parunājām. Kolosāli. Man prieks, ka jūs atnācāt. Paldies, Fredi! Pakaram ir jūsu!